Un man ir pilns tiesības runāt ar pilnu krūti, jo par barikādēm tagad daudz ko noklusē, falsificē un parādās jauni varoņi, pseido varoņi. Tātad, manās rokās ir īrijas karogs. Kāda marut, kāpēc? Atbildu. Tāpēc, ka Latvijas 4. maija noziedzīgais režīms 2 no maniem bērniem ir izdzimts svešumā, Īrijā. And therefore, Lord bless Ireland, United Kingdom, Germany, and other countries who give to our people roof and the job. Tātad, nedaudz barikādas, skumji atzīt. Es to piecu 92. gadā, kā saka, neatgriezeniski. Bet ir viena otra sieviete. Un sievietei tāds, tā saucamais, izdzīvošanas intuīcija. Un viena no viņām Zaiga Lanka 4. mājā pie Kangarāta raudāja. Un ne jau tāpēc, ka mēs ieguvām pseido brīvību, bet viņi saprata, kas būs tālāk. Nedaudz chronoloģiski, jo es esmu iekšā visā šais lietās no 1989. gada, tā pavisam konkrēti. Un ir ļoti banāli, kāpēc mums iedeva brīvību. Tāpēc, lai sagrautu un izlaupītu. Un tagad pa datumiem pacentīšos un būtu vēlams arī policijas darbinieki, lai to ļoti uzmanīgi uzklaus. Jo ķūs jums tādu politi informāciju nesniedz. Un tātad, Tautas fronte, 88. gads beigas. Vai tas ir Tautas frontes sākums? Nē, tas nav sākums. Tautas frontes sākums ir 1986. gads, kad 4 Latvijas saulēči tika izsaukt uz ASV pie pat labāk Latvijā esošās biznesa woman tēva, kurš mācīja, kā maisīt to sūdu, ko pēc tam nosauc par Latvijas Tautas fronti. Latvijas graušana jau bija ieplānota krietni ātrāk, Reikjavikas tikšanās laikā. Bet atgriežamies Latvijā. Augstākā padomē Zodzmaņa rīcībā bija 78 cilvēki, par kuru bija kompromāts. Tātad, jebkurš viņam vajadzīgs balsojums tika iebalsots. Un Latvijas īstā izlaupīšana sākās 1992. gadā, kad deputāti uzurpēja to, ko sauc par Latvijas satversmi. Un Latvijas satversmē tāds noziedzīgs orgāns, kā partiju koalīcijas padomu, nav paredzēts. Visam ir jābūt caur referendumiem, nopietnām lietām, arī tā skaitā, ko pat laban amerikāņu karaspēki šeit dzen iekšā. Un tā tehniski ejam tālāk. 1992. gads, kad sākās privatizācijas, privatizācijas procesa aizdīgļi. Un vieni no tādiem vadošiem, Zozman, Grūtu un kas vēl, tie atklājās vēlāk. Un tie atklājās 1994. gadā, kad tika publicēts Jānis Gulbis, LPSR sagrāv masonu un PDK, kā arī Ivāna raksts, kā tapa sataniskais līgums. Arī šis pats 1994. gads ar pilnu atbildību paziņoja, ka tika radīts neiedomājams konglomerāts, kas sastāvēja no reformu komunistiem, no nacionālistiem, no masoniem, no 1/3 daļas VDK un no PBLA
nodevīgajiem, ļaunprātīgajiem ārzemju letiņiem. Kā piemērs ir attiecīgi Vairvīķis Freiberg. Ejot tālāk, eiroskeptiķi brīdināja, nav ko līst eiro sūdā iekšā. Labi ielītām, sapratām, nu te nav ko pa viņu maisīties. Lienam ārā, Sigurds Graudiņš. Так, ну и теперь я бы хотел рассказать о том, почему мы здесь сегодня все собрались, и о том, Меня зовут Станислав Букаин, и я занимался продвижением и пиаром «Черной пятницы» Мелна Пегдена Бэтнет Аутой. Я хочу рассказать о том, насколько дошло у нас вранье в средствах массовой информации до предела, когда люди читают комментарии, а не саму новость, когда они видят заголовок и даже туда не заходят, потому что уже подсознательно понимают, о чем там. Так вот, нас, евроскептиков, максимально замалчивают, не хотят говорить о том, что наша партия существует с 1998 года. Eiroskeptiku rīcības partija agrāk bija nosaukusi Eiroskeptiki tiek dibināta 98. gadā. Tad sanāca, pirms 6 gadiem, līdz kā mēs 1. maijā 2004. iekļuvām Eiropas Savienībā. Kā teica Sigurds Graudiņš, tā paša sudu iekšā. И мы хотим сейчас поднять следующий вопрос. У нас для этого есть доска, у нас для этого есть возможность проводить голосование. И мы все понимаем, что сегодня пятница, рабочий день. И основное мероприятие заявлено чуть-чуть попозже, будет активно, когда люди будут заканчивать работу. Так вот, мы хотим сказать от лица нашей партии следующее, что если средства массовой информации будут продолжать замалчивать существование партии евроскептиков, а, к примеру, если я где-то что-то публикую, будут называть это пророссийскими активистами и так далее, то мы точно проходим уже сейчас в Рижскую думу. Рейтинги у нас более 10%. И это сейчас, когда еще не началась рекламная кампания. То, что говорят все эти продажные с КДС и другие, ну давайте подумаем, вот сейчас нас слышат одна остановка, вторая, третья. Вот можем для примера попросить, люди, поднимите руку, кому хоть раз звонили из КДС на мобильный телефон, кого останавливали здесь в центре на улице. Но ведь не было такого. Ведь каждый знает, что это вранье, и об этом каждый третий пишет в комментариях. Но до тех пор, пока мы живем в этом вранье, до тех пор, пока русских и латышей стравливают, а вот эти вот, ну, я не буду повторять, как я говорил в том видео, пока они сидят на пятой точке и просиживают свои штаны, которые купили на наши налоги, до тех пор мы будем жить так, как мы живем. Поэтому, как мы бомбили и разоблачали вранье в СМИ, так мы и будем это делать дальше. Только если все СМИ будут продолжать нас замалчивать, искажать информацию, вырывать из контекста, когда мы придем к власти, мы не будем поднимать вопросы о том, что там ликвидировать КНАП, это само собой разумеется. Мы сделаем следующее. Мы просто перекроем вам кислород, вы не будете получать ни копейки из налогов рижан. Сейчас наш уважаемый в кавычках мэр тратит 700 тысяч евро на саморекламу. Вот давайте ради примера. Люди, не бойтесь, поднимите руку, кто хоть раз видел рекламу Нила Ушакова на Фейсбуке, где именно реклама. Реклама. Kurš Фейсбуку лето? Вот, viens. Kurš vēl redzēja? Otrs, trešais, ceturtais. Tad visi redzēja, 700 000 eiro Rīgas mērs tērē tikai uz savu pašu reklāmu. Johaidi, man nav vārdu. Un to visu ziniet, ir smieklīgi, kad viņš pēc tam stāsta par kaut kādiem tur skolotājiem un tā tālāk. Cilvēki reāli finansē Marku Zukenbergu. Vai tas ir, iespējams, ka valsti, kura ir Eiropas Savienība, kura ir, vissliktākie radītāji, vissliktākā ekonomiskā situācija, tērēt 700 000 eiro pašu reklāmai, politikam.
par visu cilvēku naudu. Un man reāli ļoti interesanti, kāpēc neviens no Latvijas žurnālistiem par to nestāstā. Varbūt tā sanāca, ka viņiem ir kaut kāda norma. Получается, что у всех правящих какая-то договоренность, что есть псевдооппозиция согласия, которая может тратить 700 тысяч евро на свою рекламу одного единственного кандидата. Больше людей там нету. Так получается прямо вот как на этом плакате. Осипов и Цинтерс вместе. Но только сейчас он вместе с Ушаковым. Ладно, я заканчиваю, даю слово следующему. Подходите сюда. Nāciet šeit, brīvais mikrofons. Es domāju, tagad jau būs informācija, ka šeit notiek tāds pasākums. Un es lūdzu visus dalīties ar tās informāciju un aicināt cilvēkus nākt uz šejieni pēc darba. Paldies! Tā, publiskas īpaši neesmu pazīstams, internetā viena daļa man zina. Esmu tāds Jānis Steps, jā. Neesmu nekad, nevienu brīdi, nevienu minūti bijis, pilnīgi nevienā politiskajā partijā. Kāpēc? Tāpēc, ka mana pārliecība ir tāda, ka politiskās partijas kā suga ir likvidējamas vispār. Uz kāda punkта pamata kaut kāds группирование, kurš sevi nosauc par партию. Так, ребята, я прекращаю эфир. Нам здесь нужно подготовить определенные мероприятия. Прошу всех делиться, приглашать нас сюда. Спасибо.